Raidījuma sākumā viesosimies Ropažu novadā, kur ļaudis ar savu enerģiju un uzņēmību ir labs piemērs citiem. Nevis sūkstīties par grūto dzīvi, bet gan darīt pašiem un sasniegt iecerēto. Vispār pēdējā laikā es tā ļoti domāju par tādām pamatvērtībām vispār cilvēkos, par pamatvērtībām, kas mums šobrīd notiek Latvijā, kas mums notiek novados. Un viena no tādām ļoti lielām pamatvērtībām ir nevis tā populistiski, ja, kad cilvēki, bet tie ir tie cilvēki, kas kaut ko dara, kas ir apsēsti. Kā teica Ziedonis, jo tikai apsēstiem cilvēkiem kaut kas padodas, viņi arī kaut ko var izdarīt. Un manuprāt, ka mūsu novadā tieši šie iedzīvotāji ir tie, faktiski, kuru saulītē varam gozēties mēs, ja, vadība, priekšniecība un novada vadība. Un tā būtiskākā, ka šeit tā ir tā iedzīvotāja iniciatīva. Un ja ir tā iniciatīva, tad arī viss notiek. Un principā, ja tās iniciatīvas nav, tad mēs jau te varam izstiepties un sarauties un nekas jau nebūs. Un es patiesi ar to arī lepojos. Un es lepojos ar visiem šiem iedzīvotājiem, kas ir mūsu novadā. Ropažos par būtisku var uzskatīt biedrību darbību. Nodibināta ne tikai biedrība aktīvu vecāku Ropažu novadam, bet arī Ropažu partnerība, kas ir labs piemērs iedzīvotāju iniciatīvai savas kultūrvides uzlabošanai. Sākām ar 2 projektu rakstīšanu, jo sapratām, ka mums ir nepieciešams piesaistīt finansējumu, jo, lai kaut kādas lielākas lietas izdarītu, ir vajadzīga naudiņa. Un tad mēs rakstījām 2 projektus par dienas centra izveidi un par kāpšanas sienu. Mums apstiprināja kāpšanas sienu, par ko mēs bijām fantastiskajā sajūsmā, mēs bijām tik priecīgi. Un tad arī Ropažu skola mūs ļoti atbalstīja, un tāpēc arī siena ir skolā. Un otrs daudz lielāks projekts bija, mēs sabiedrības integrācijas fonda ietvaros stiprinājām savu kapacitāti. Tā ietvaros mēs plānojam veikt dažādas aktivitātes kopā ar bērniem, ģimenēm, vecākiem, vecvecākiem, tā kā plašai auditorijai iesaistot arī sabiedrību ārpus mūsu tā vecāku loka. Un tad tā ietvaros mēs esam nopirkuši laivas, ko šobrīd izmanto Ropažu novada iedzīvotāji aktīvākie. Mums ir velosipēdi, mums ir turisma inventārs dažāds. Lielu darbu Ropažos veic vecāku padomes, kas darbojas visās izglītības iestādēs un iestājas par labu un kvalitatīvu izglītību saviem bērniem. Šis ir pirmais gads, kad tā aktīvi sāk darboties vecāku padomu bērnu dārzā. Ar domu padarīt šo dzīvi šeit interesantāku, palīdzēt kā var, ar kaut kādām idejām, ar kaut kādu konkrētu palīdzību, teiksim, sīkums tāds, jā, bet vecāki kopīgiem spēkiem iegādājas bērnu dārzam hokeja nūjas, kas aizgājušajā lielajā ziemā bija ļoti labs palīgs. Un lielā talka, kas bija pavasarī, kur vecāku padomu norganizēja lielu vecāku pulku, kas principā to, ko jūs redzējāt, tā sēta. Tas viss ir paveikts vecāku rokām. Arī Ropažu pensionāri nekurina par valdības neizdarībām, bet dara paši, organizē savus pasākumus. Lietišķā mākslas studijā apglezno zīdu, braši nojo zaķu muišas nojotāju grupa. Tā zīda apgleznošana viņām ir, manuprāt, tā ir tāda daļa no dzīves. Jo viņas nāk katru trešdienas vakaru, viņas glezno, viņas runā par dzīvi, viņas apspriež, viņas dāvina. Viņām ir tas fantastiskais dāvināšanas prieks un dalīšanās tajā, ko viņas dara. Un tas ir tāds retums, manuprāt, mūsdienās dāvināt savu darbu, dāvināt savu optimismu, dāvināt savus, smieklus. Savukārt klubs Rodenpojas nodarbojas ar Ropažu viduslaiku vēstures atveidošanu 14. gadsimtā. Rodenpojas piedāvā viesiem ielūkoties šajā laika posmā, kad Ropažu pilī dzīvoja vācu ordeņu brāļi ar kalpiem un vietējiem iedzīvotājiem līviem, radot un stāstot par viņu apģērbu, rotām ieročiem, bruņām un sadzīves priekšmetiem, un beidzot ar zobencīņu kara mākslu, lokšaušanu un šķēpmešanu, iesaistot tajā arī viesus. Mēs atrodamies Ropažu kultūra vēsturiskajā centrā, precīzāk Livonijas ordeņa pilsdrupās. Protams, Ropažu Livonijas ordeņa pilsdrupās. Šis vispār ir Ropažu kultūra vēsturiskais centrs, jo tālāk arī mēs varam redzēt, tur ir mācītāja mūža, šeit blakus ir Sentkapa, un tātad šī Livonijas laika ordeņa pils, un zem viņas vēl ir līvu apmetne bijusi, tātad pirms šeit tika uzcelta pils.
mēs kā biedrība Rodenpois un arī pirms tam esam zinām kā Treismens, esam paši aktīvi 2 gadus piedalījušies arheoloģiskajos izrakumos 2006. gadā un 2008. gadā, un ar 3 gadus tieši šais Pilsdrupās ir notikuši konservācijas darbi. Vakar Rodenpois rīkoja viduslaiku dienu ar senām kaujām un pils ieņemšanu. Ne tikai es personīgi ļoti iestājos par mazajām lauku skolām, bet te ir tas fenomenālais gadījums, ka pašvaldība nevis grauj, bet ceļ. Un pagājušajā gadā, 1. septembrī, mēs atklājām Začumuižas pamatskolas rekonstrukciju, un atklājām 2. kārtu, tika uzbūvēts sporta centrs un iekārtot jauni kabineti. Un vēl pēc tā bija notikums, kad mums arī ir 2 skolotāji, kuri piedalījās Mammas dabas lielajā projektā, un Začumuižas pamatskola kļuva par Mammas dabas vēstniecības tādu punktu. Šogad skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalījās veseli 3 Začumuižas skolas kolektīvi. Novadā darbojas arī mūzikas un mākslas skola. Saksofonu kvartets gūsta godalgotas vietas starptautiskos konkursos, to vada Elmārs Rudzītis. Katru gadu Začumuižā tiek rīkotas muzikantu nometnes, kurās bērni apgūst kādu tautas mūzikas instrumentu spēli. Nometne tiek rīkota Ligitas Šreiberes vadībā. Začumuižas stadions ir vieta, kas pulcina lielus un mazus novada iedzīvotājus, kur notiek arī tradicionālie jāņi.